Man ir māsīca, kur ir izceļojusi uz Kipru, lai atpelnītu naudiņu, ko viņa ieguldīja Latvijā studijās. Un, lai gan viņa studēja budžetā, bet viņai bija nepieciešama ekstra naudiņa, lai dzīvotu lielpilsētā. Un līdz ar to viņa bija paņēmusi studējošo kredītu, kuru, kā jau normāls students, viņa uzreiz nevar atmaksāt, un viņa pēc studijām aizbrauca strādāt uz Dienvidu valsti. Kā es jutos? Pirmkārt, man nošokēja tas, ka es neuzzināju no viņas šo jaunumu. Man pavēstīja viņas omīte. Jā, un es to uzzināju jau pāris nedēļas pēc viņas aizceļošanas. Un pēc tam viņi man tos iemeslus, kādēļ viņi izbrauc, paskaidroja tikai elektroniski. Protams, kontakts samazinājās, jo sazvanīties vairs principā nevarējām arī, tikties arī vairs nevarējām, un tad sazinājāmies tikai elektroniski, un sākumā jau vēl to darījām kaut cik necik bieži, tad pašlaik 2 mēnešos reizi varbūt sarakstāmies, un arī vairāk vai mazāk tas ir gadījumos, kad kaut kāds īpašs pasākums vai kaut kas tāds Latvijā aktuāls noticis vai manā dzīvē, vai viņas dzīvē tieši, vai arī pēc sociālo tīklu bildēm arī.